Sveiki, Agris! Šodien stāsts par kolomiksu. Tad Vācijā ražoti mikseri, un šeit man ir nedaudz no tā, kas ir lācītim vēderā, jo šie divi aparāti, kas šeit ir, tas ir jaunākais. Tas ir 25. gada otrās puses moduļi, un ja mēs jau esam dzirdējuši, ka stieņi ir jāmaina, un viņus var ātri nomainīt, un kolomiks ir vienīgais, kuram ir ātrās nomaiņas patrona, tad kolomiks ar 25. gada otro pusi ir gājis daudz tālāk. Ir katram aparātam līdz šāds te disks, kurā ir parādīts, kādi stieņi, viņi ir atšķiršķās krāsās, kādi stieņi ir kādam materiālam, bet tas jaunākais, kas ir un pasaulē unikālais, nevienam citam ražotājam mikseriem tas nav, ir apgriezieni, ar kādiem mēs maisam sastāvus. Tas ir jaunākais, ir tas, uz ko iet, jo sastāvi ir sarežģīti, pašizlīdzinošie specifiskas līmes, specifiski epoksīdi. Tu nevari betonu maisīt ar 250 apgriezieniem un pašizlīdzinošo maisīt ar 250 apgriezieniem. Tas ir divas pilnīgi dažādas lietas, un neviens no ražotājiem pasaulē līdz šim šo nav nodrošinājis. Tāpēc kolomiksam tas arī ir. Jaunākais kolomiksam, kas vēl ir, viņš ir pasaulē klusākais mikseris. Mēģinās varbūt tos ieslēgt divus aparātus blakām parādīt, jo tad, kad tu objektā maisi sastāv un blakām kāds prasa padod naglas vai skrūvi, tā iespēja dzirdēt ir ļoti svarīga īstenībā, un tas ir ļoti no darba drošības. Tātad jaunākais, kas ir aparātiem ir iespējams regulēt ātrumu, ar ko tu maisi. Tas ir 4. aparāts. Šeit var redzēt, kad ir ātrumu mēs varam mainīt un laiks. Un šeit 6. aparātam ir vēl lielākas opcijas to mainīt. Cilvēki, un tāpatās kā es, baidījāmies no tā, kas tad notiksies ar to elektroniku objektā, ūdeņi un viss pārējais. Šādi izstāst lācītim vēdrā. Viss ir hermētisks, viss ir triecieni izturīgs. Tur nekas viņam nevar notikties, jo kolomiks dod jebkurai juridiskai personai 3 gadi garantiju. Vienalga, un pie kām garantijas laikā tu pats vari mainīt oglītes, atskrūvēt vaļā, tu pats vari atskrūvēt vaļā, izpūst putekļus. Ja tev esi pārcirtis vadu, tu pats viņu vari atskrūvēt roku tur vaļā, nomainīt. Garantija saglabājās, jo garantija ir tātad smadzenes un viss tas, kas ir lācītim iekšā vēdrā. Nav jāuztraucās par smadzenēm, 3 gadu garantija. Tas ir testēts. Tātad, līdz ar to, kad mēs varam mainīt apgriezienus, ir ļoti svarīgi, lai tie apgriezieni noturās visu laiku vienā režīmā. Šīs ir jaunākais rotors, kas ir. Viņu vajadzētu nosvērt. Viņš ir ļoti smags. Ko tas dod? Tas dod to, ka pie tās slodzes, kad mūsu materiāli sākam maisīt, viņš nav tik viegli sajaucies ūdens ar to. Viņš ir smagāks. Pie parasta miksera var redzēt, ka tad gurdumu, un tas nozīmē, ka tie apgriezieni mainās. Šis jaunais izstrādātais rotors dod to, ka, ja mēs ieliekam 500 apgriezieni, no pirmās līdz pēdējai sekundē ir precīzi 500 apgriezieni. Pamaisot dzīvē, to pat var just, kā viņš pats piedod jaudu klāt sev, lai būtu jauda, lai būtu paliekās griezes moments. Motoru korpus, dubults korpus, tev viņš var nokrist no 4. stāva no stalažām, saplīsīs ārējais korpus, iekšējais korpus paliek vesels, rotors ar statoru būs dzīvs, tev nekas nenotiksies. Atsevišķi šo te detaļu nopirksi, pats vari nomainīt, jo te nav nekur marķētās skrūves. Varbūt tās samulē. Mēs varam jaukt un tīrīt aparātu līdz marķētajām skrūvēm. Tad tas neietekmē garantiju. Plus šis te jaunākais ventilators, kurš tiek printēts, nevis lietas. Viņam šie spārdiņi speciāli izstrādāti, un viņš ir pa 6 decibeliem klusāks nekā jebkurš cits aparāts. To mēs mēģināsim kādā video pamēģināt, kā nodot skaņas starpību, bet ticiet man, tas ir no svara. Tātad, tas ir par šiem te jaunajiem kolomiksa aparātiem. Tas, ko mēs šodien šajā objektā ejam cauri, tas ir pašizlīdzinoši, bet īsa maza apkāpīte par stieņiem. Stieņi ir jāmaina. Ja? Un tā nomaiņa notiekās precīzi šiti kā ātri. Īsā atkāpe par, kāpēc ir 2 asmeņi un kāpēc ir 3 asmeņi. Kaut kur plejo sociālajos tīklos video ar manīm, kā piemērā es rādu ar šo te 2 asmeņu stienīti, mēs maisam betonus, mūrjavas, kur ir iekšā daudz graudi. Keramzīta betons ar akmentiņiem.
Ar šo mēs maisām mūrjavas, viss, kas ir cementa javas apmetumi, jo viņš ar tiem 3 stieņiem lielāks laidums, ātrāk viņu samiksē. Bet, ja ir keramzīta betons rakmeņiem, tas laidums ātrais saspiež dibinātos, spainim apakšā saspiež tos lielos graudus, viņi apakšā sablīvējās, un tu viņos ar šo vairs nevar iegriezties iekšā. Ir video, kur es parādu, ka burtiski nogurst, pat kolomiks nogurst, saspiedz apakšā, un viņš neceļ ārā to sastāvu. Līmes, flīžu līmes, līme javas, ko blokus, jebkurus līmē un armējošās javas fasādē. Maisam ar šādu stieni. Arī tāpatās ātri nomainās. Stāstīšu, kur tā doma. Tā doma, ka ja tie 2 stieņi no apakšas ceļ augšā, sacilā jau tā kā betona maisītājs, tad šis, griežoties viņam maisīšanas virziens, ir horizontāls. Viņš burtiski uzkuļ javu. Pretestība ir maza, šeit ir apaļš, un ir svarīgi, ka tad, kad maisam līmes, lai viņas neveido kunkuļus, to kunkuļus ir jāizdaudz, un to mēs ar parastiem spārniņiem nemaz nevaram izdarīt. Šis ir daudz ātrāk un efektīvāk. Ļoti svarīgi ir šis apakšā stienīts. Veikalos, ja nopērk bez šī stienīša, tas nozīmē, ka apakšā būvnieks pamēģina maisīt, apakšā no spaiņa dibena nenogriežam nost, viņš pamēģina, sāks pļaudīties, nekas nesanāk, agris samuldē. Nianses ir sīkumos. Un pats galvenais šodienas mūsu eksperiments pašizlīdzinošās un ļoti plūstošās sastāvdaļas, šādi 2 propeleru stieņi, viņiem maisīšanas virziens ir uz leju. Viņš burtiski spiež mikseri ārā no spaiņa, un tas nozīmē, ka šos ļoti plūstošos materiālus mēs nepiedzenam pilnus ar gaisu. Un tas ir tas, ko mēs ar tiem adatruļiem mēģinām dabūt ārā. Šis ir pašizlīdzinošiem. Un te arī ir tas kolomiksa miksēšanas disks, kas rāda, kad mēs maisam uz 300 līdz 550 apgriezieniem betonus mūrjavas. Ja tās ir līmes, mēs maisam 500-600, un ja tas ir pašizlīdzinošie 500-750. Arī nākotnē ražotāji uz maisiem būs rakstījuši ar kādiem apgriezieniem, cik ilgu laiku ir jāmaisa sastāvs, lai viņš būtu vienmērīgi gatavs lietošanai. Nu, un tad pie reizes šodien arī objektā mums ir šāds te aparāts, kas saucās Levmiks no Kolomiksa. Ja? Tad tas ir domāts pašizlīdzinošiem lielajiem objektiem. Stienis uzreizām ir uz 3 maisiem liekams. Nebūs šitā. Tad mēs roku tur viņu palaižam līdz šādai te pozīcijai. Viņš nofiksējās. Līdz pirmajai pozīcijai. Tad mēs varam iebāzt iekšā stieni. Esam dabūjuši iekšā stieni. Viņš ir uz ratiņiem. Šeit šis te korķīts mums ir priekš putekļsūcē, jo ar šādu aparātu mēs vienlaicīgi maisam 3 maisus. Ieslēgsim putekļsūcē, ieslēgsies aparāts 3 maisus vienlaicīgi ieliekam iekšā ar ūdens dozatoru, kurš mums ir tur fonā, pielējam ūdeni, ieslēdzam iekšā, samaisam. Tad, kad mēs esam samaisījuši, mēs ar visiem 3 maisiem droši aizdodamies uz to vietu, kur mums vajag. Un nospiežot šeit kāju, mēs smuki varam izliet visu to sastāvu tā, kā mums vajag. Mums nav jānāsā uz rokām. Aizbraucam atpakaļ pie čupas, kur mums ir maisi, ieduzējam ūdeni, 3 maisi, aizbraucam uz objektu, izlējam ārā. Ja tā ir tīrīšana, mums vajag pacelt līdz pirmajam pozīcijai te zobiņš. Izņemam ārā stieni. Tad kā jau vāciešiem, otru zobiņš attaisam šo. Ja mums vajag izmazgāt spaini, te viņš uzāķējās virsū. Tad mēs izmazgājam arī spaini tukšu. Vēl no papildus aprīkojuma šeit ir tāds uzāķējams sietiņš, lai gadījumā ir kāds super materiāls, kas ir jānofiltrē, jo nevienmēr to spaini var izmazgāt pilnīgā tīru, pēc objekta nepaliek kāds grauds. Tad uzliekam šeit sietiņu, un lejot ārā, viņš nofiltrēs arī visus tos gruzīšus. Nu tā, vācu tehnoloģijas kvalitatīvai materiālu iestrādē.